Labadīna! Šodien 2. oktobris. Gricānu vidusskolas mobilais reportieris turpināja savu darbu. Uz sarunu aicinājām latviešu valodas un literatūras skolotāju Guntu Kazaševu. Skolotāja Gunta ir arī skolas avīzes Simtskājas redaktore. Šoreiz saruna būs tieši par avīzi. Skolotāja, cik gadus jau darbojas Simtskājas, nedaudz izvēsturis? Mūsu skolas avīzes Simtskājas darbojās jau 8. gadu, ka izrādīs diezgan daudz, jo mēs savu darbību īsocam 2005. gadā. Nu, un līdz pašam laikam avīze iznāk vienu reizi mēnesī. Skaidrs. Par ko tāds nosaukums Simtskājas? Simtskājas dēļ to, ka jau ir daudz koju. Simtskājas ar visam savam kojam var izatīktīs visus no skolas tolokajos koktos, visu redzēt, visu dzirdēt, nu, līdz ar to atspoguļot avīzē. Avīze tā ir arī elektroniskā versijā, pastāstīt lūdzu. Jā, protams, pagojušo mocību gada beigos mūsu avīzē pazarodējās arī elektronisko versija, un tu var arī skatīties www.dvs.1s.lv. Jā, mēs esam moderni kļuvuši. Mums ir arī elektronisko versiju. Kas šķiet interesantākais veidojot kvartīru numeri? Visinteresantākais ir to, ka mēs sanākam iz sapulci un, tā kā tinam atpakaļ filmu un domājam, kas itamā mēnesī tāds interesants ir noticis, kur skolāņi ir pīzadaļējušies, kādi ir sasniegumi kaut kādos konkursos, sacenesībos, un tad mēs tādu visu poraspriežam, kas ir labs bijis, un tad arī sadalam, ko rakstēsim. Mazos klašu skolānus negribētu redkolēģijā? Jūs jau gribētu, da? Nā, pagaidām mazie skolāni nav aicinoti redkolēģijā. Pagaidām es strādāju ar vidusskolāni, bet laba doma varētu laikam sokt arī ar mazajiem, jā. Kāds būtu jūsu novēlējums Simtskājai lasētojiem? Lasētoji? Pirmkārt jau lasēt noteikti to avīzēti. Tad, ka jū sajam, nav es tur poškurstēt, izmest kaut kur orā. Nā, bet arī, tiešām izlasēt, aiznest vecākiem iz sātu parodēt. Varbūt arī krotos Simtskājas, jo Simtskāja ir sava veida skolas kronika. Paldies skolotāju par sarunu. Lūdzu.